dzied dzircenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, tur laukās zvaigznītes, skats. Juris un Gunta jau vairākus gadus uzskatīja sevi par rīdziniekiem. Viņa veiksmīga floriste, viņš pieprasīts automehāniķis. Nu jau gandrīz gadu ģimene ar 3 bērniem mitinās Jura vecā tēva mājās Bauskas pusē un sāk dzīvi no jauna. Mēs esam iemācījušies cāļus audzēt, gan broilerus, gan dēvistu cālīšus. Pirmoreiz mūžā paņēmām mazus cēlēnus, bija jāiemācās, jāpalasa grāmatiņas, jāpaskatās internetā, kas viņiem jādod ēst. Pēc traknajiem gadiem sekoja atziņa. Rīgā izdzīvot vairs nav iespējams. Viņa devās uz laukiem un par pabalstu naudu pamazām sapirka ne tikai vistas, bet arī kazas. Rūpes par tām ir bijušā automehāniķa Jura ziņā. Rīgā, kad strādāju, es mācījos daudz. Es par tehniku iemācījies, mašīnas zinu daudz, viņas iekārtu uzbūvu un kā viņas remontēt un vispārējo. Tas man dzīvē tagad ļoti arī noder. Bet tas man vairs nav sirdī tūs. Man tie bleķi beidzās, man tie dzelzs gabali nedzīvie, man viņi ir apnikuši jau. Laiks paskrien tā, un pēc tam paskaties atpakaļ un liekas, kam es to visu darīju. Nāc. Ikdiena šais mājās ir sadalīta pa minūtēm. Metru pēc metra viņa atkaro nezālēm, lai iekoptu dārzu, izcērt krūmus, jaucnos nevajadzīgās piebūves. 17 gadus vecais Agris prot visus vīra darbus. 10 gadus vecā Elizabete palīdz mammai virtuvē un dārzā, un arī pastarītis Pēteris mācās daudzīšanos apvienot ar derīgām nodarbēm. Pēters, tu kāpsi? Jā. Tev taču kājas. Nesāp vairāk? Tagad Ostrovsku ģimenei tikai retu reizi jāizbrauc līdz veikalam. 3/4 pārtikas viņi sagādā pašu spēkiem. Un tas ir tikai sākums, saka Gunta. Mērķis – pabarot sevi un atlicināt pārdošanai. Es pieļauju iespēju, ka šogad man varbūt ir 30 cāļi, nākošgad man varbūt 300 cāļi. Tas ir pilnīgi reāli iespējams. Un tas arī, es ticu, ka tā būs, ka es varēšu viņus, tiksim, ne tikai pašreiz, bet vēl arī realizēt kaut kur. Uz to ir jātiecās. Agrāk visa dzīve bija viena vienīga dzīšanās pēc naudas. Tagad Juris un Gunta saka, paldies krīzei. Tā parādīja, ka var dzīvot citādi. Nevis es aizēju, atstrādāju saimniekam no līdz un saņemu par to naudu, bet es aizēju uz kūti, uz lauku, lai nopelnītu sev. Tā ir tā apziņa, kas dzen, kas liek celties 5 no rīta un iet. Es šeit jūtos labi. Tas ir mans ieguvums. Nē, es neko nenožēloju, ka mēs aizgājām no Rīgas pilnīgi nemaz. Gunta apzinās, ka šobrīd lielākie zaudētāji ir bērni, kuriem pietrūkst pilsētas izklaižu. Mamma cer, ka spēs viņiem iemācīt patstāvību un spēju izdzīvot jebkurā situācijā. Elastību, lai nav tikai tā šaurā domāšana, lai redz tālāk, lai redz tās miljonas iespējas, kas ir. Nē, es neesmu ne beigta, ne pa galam. Man ir miljonas citas iespējas, ko es varu darīt. To mums ir tā krīze iemācījusi. Iemācījies. Ziniet, es esmu iemācījies dzīvot. Ilva Everta, Renārs Muskars, Tautas balss.